Sveiki, tauta! 1. novembris. Arī mūsu reģionā sākās tāda kā vēju vai vētru sezona, kas ilgst vidēji līdz 1. aprīlim. Un vēlos vien atgādināt, kad sākot ar 1. novembru, tātad ar šodienu, ieteicams automašīnām lietot ir ziemas riepas, atbilstoši ziemai. Ar radzēm, bez radzēm, tas jau ir vairāk jums jāskatās atbilstoši no par kādu vidi jūs pārvietojaties. Bet tieši tāpat kā automašīnā, katram gadījumam jums atrodas aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, jeb avārijas trīsstūris. Protams, mēs visi ceram par to, lai šādas lietas nebūtu nepieciešamības, bet katram gadījumam mēs tās ņemam līdzi. Mans atgādinājums un ieteikums jau kuro gadu jums par to, lai automašīnā izbrīvējat vietu vēl kādam priekšmetam, un tas būtu motorzāģis. Kā piemēram, man ir šāds te vecs lētais izstrādājums tāds. Šis tas ir, šis tas nav, bet viņš ir darbojošs. Vairākas reizes dzīvē ir tiešām lieti noderējis. Esmu ar to attīrījis ceļus no tikko kritušiem kokiem, kā arī vakaros, naktīs, braucot, pamanot kokus pāri pa ceļiem, daļēji vai pilnībā. Esmu tos ņēmis nost pašrocīgi, neaicinot attiecīgos dienestus, jo viņiem darba ir gana. Un tādā veidā novēršot iespējamos nelaimes gadījumus. Tā kā mans aicinājums jums, ja kaut kur braucat ar savu automašīnu, un ja jums ir šāda ierīce, paņemiet līdzi, jo kas zina, varbūt tieši tāpat kā ugunsdzēšamais aparāts var noderēt, un labāk, lai ir līdzi un nevajag, nekā vajag un līdzi nav. Tā kā brauksim prātīgi, atceramies, kad ir jāpalīdz arī nelaimē nonākušajiem. Šobrīd ir tumšais periods sākās un augsts periods. Ja kāds stāv ceļa malā ar avārijas gaismām un redzams, ka nepieciešama palīdzība, tā kā ieteicams ir apstāties un neatstāt tumsā, neatstāt augstumā cilvēks nelaimē. Pat ja nevarat palīdzēt ar remontdarbiem, iespējams varat palīdzēt ar striķi, aizvelkot līdz tuvākajai degvielas uzpildes stacijai vai kā tam līdzīgi, bet nelaimē neatstājiet cilvēkus. Un ne jau tādēļ, lai, ja man vajadzēs, man noteikti palīdzēs, jo es kādreiz palīdzēju. Nē. Vienkārši saglabājam sevī cilvēcību un atceramies, ka katra mūsu darbība un bezdarbība rada sekas. Šīs sekas veido vidi, kurā mēs dzīvojam. Savukārt šī vide ir tā, kuru mēs atstājam saviem pēcnācējiem. Un ja mēs vēlamies, lai gan paši dzīvot, gan lai mūsu pēcnācēji dzīvo sakoptā, sakārtotā, draudzīgā, laipnā, saprotošā sabiedrībā, vidē kā tādā, tad mums noteikti ir jāpieliek roka pie tā un jākļūst tā visa labā sastāvdaļai. Un kas attiecās par maniem video, audio veidojumiem, esmu nedaudz iepauzējis. Tas ir sakarā ar to, ka gana daudz darbi saskrēja un nav īsti laiks pieķerties, bet gan jau kādu pārēdi uztaisīsim, gan jau kādu viedokli arī paudīšu publiski par apkārt notiekošo. Bet lai vai kā, ar katru dienu, stundu, minūti
kļūst arvien vairāk skaidrs un nepārprotami, kad mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās. Un šeit ir atgādinājums par Dievu Tēvu Mātes dabas likumiem, kad mēs tomēr daram. Dievs dara caur mūsu rokām gan labo, gan ļauno. Un ja mēs vēlamies, lai viss būtu labi, pareizi, tad mums tas arī ir jādara. Savukārt, ja mēs atrodamies bezdarbībā, ignorancē, vienaldzībā, tad jāatcerās, ka ir tādi cilvēki, necilvēki, kuri dara savus ļaunos darbus. Un ļaunums vienmēr uzvar, ja labie spēki ļauj tam notikt. Tā kā komentāri, protams, sekos, bet lai vai kā, 1. novembris līdz 1. aprīlis vidēji ir vētru sezona, un nepaslinkojiet, paņemiet līdzi iespējams noderīgas lietas automašīnā un brauciet prātīgi. Lai visiem viss forši, lai jauka turpmākā ikdiena, pagaidām tā.